Tagad nodara viss, kas redzēts TikTokā. Wow! Un tagad mēs gatavosim... Manu mīļāko ēdienu. Jā, un tie ir keksiņi. Saliekat lūdzu iekšā šitam te, šitos pa vienam, jā? Pa vienam, viens. Es tev došu, tu liksi. Tā, mēs pievienosim olas. Tad mēs liesim tagad eļļu klāt. Tagad mēs to visu masu samaisīsim. Nu, tagad tev jāpagaida, kad mafiņi būs gatavi, un tad mēs arī dekorēsim. Paskaties sākumā, šādi te akurāti mēs ieliekam šo masu mafinā. Sākumā labāk ir salikt katrā nedaudz, un tad jau izlīdzināt. Cik ir nedaudz? Nu, puse apmēram. Ja arī garām aizkrīt, tas jau nekas. Tad, kad mums ir gatava masa, mēs tagad izdekorēsim speciāli Ziemassvētkiem. Mums ir dzērvenītes, un mēs varētu pielikt sarkano krāsiņu, vai ne? Leo, sarkana? Ir sarkanā. Labi, taisam vaļā. Otkariem ir foršas krāsvieliņas pārtikas, kas nodara visādi. Jā, es tev atskrūvēšu, bērniņu. Un tagad uz leju. Aha, un ar abām rociņām kārtīgi. Uz piecik spēka! Opā! Un tagad skatāmies, kas tur sanāks. Kādā krāsā paliek mīkla? Sarkana. Kā ķirši, vai ne? Mums vajag sarkanu. Tā, mīļi. Nu, tu vari arī odziņu ielikt šeit, protams. Radoši izpausties var. Kā tu domā, kādi mums sanāks keksiņi, Leonarda? Ko? Nē, gribu koksus. Jā. Kas tev vēl garšo bez keksiem Ziemassvētkos? Tev garšo konfektis, vai ne? Tā. Nu, māc. Kas tev garšo Ziemassvētkos vēl pa saldumiem? Mēs, piemēram, ar Oskaru taisījām mājās saldējumu ar piparkūkām. Paņem jebkādu saldējumu un sadrumstalot piparkūkus, un tad ļoti garšīgi arī sanāk. Un mēs dažreiz tur spiežam klāt visādus kļavus sīrups un tā, vai ne? Man ļoti garšo pankūkas. Man garšo pankūkas. Ar kādu zapti tev garšo pankūkas? Būtā garšo kanēli. Tā, un tagad, kad mums ir šis gatavs, mēs liekam iekšā konfektis, jā? Jā, lai ir pa vidu tāds kā karameļu pildījums. Konfektis ar karameļu pildījumu. Kā gribētos jāliek iekšā mafinos. Abu, jā. Šādi te. Wow! Man tur dzērveni trauc. Nu ko, izskatās ļoti garšīgi. Izskatās ļoti garšīgi jau tagad, bet viņi ir jācep. Ko mēs darām tālāk? Mēs gatavosim. Kamu? Labi. Tad tagad tev uzdevums Romi iebērt ir pūderu cukuriņu. Es esmu. Labi. Tālāk mēs liksim klāt šo te krēmsieru. Jā. Tā ir keksa cepurītes. Taisīsim cepurītes. Un tik daudz sviesta. Ņem, ēd. Viss ir jānopir. Kāds ir? Protams, pliku sviestu mēs neviens baigi neēdam. Tā, nu lūk, šis viss mums ir, tagad būs jāsajauc ar mikserīti, jā? Sējā. Un mums ir viena ļoti svarīga detaļa. Leonard, kāda ir ļoti svarīga detaļa? Varēs iebērt? Vaniļas cukuriņš mums obligāti jāpievieno ir šai keksiņu cepurītei. Lūdzu? Bet, nu, ne visu paciņu es varbūt ieteiktu likt. Bet tā negan. Paldies, jo Almē! vaniļas cukurs ir diezgan stiprs. Tāds varētu būt pa daudz, bet... Skaties, kas ir šis? Jā, to mēs ņemsim un ko mēs darīsim? Pulsi. Kāpēc tu liekas, ka viņi... Tāpēc, ka man ir mājās vecs un ļoti skaļš šis miksers. Nu, viņš jau aiztaisa. Man arī starp citu tās diezgan vecs miksers. Nevajag, nekādā gadījumā nedrīkst pārkūpt.
Man, piemēram, ļoti patīk taisīt visādas saldumus un kūkas. Tas ir pa daudz nolaizīt. Bet es, piemēram, Te tu vari nolaist. ļoti bieži pāršauju pār strīpu un sataisu baigi treknos tos saldumus. Vai ne, mamma? Nu, ir gadījies, jā, es atceros viena kūka, laikam uz 18. novembri. Tad, kad To jums neviens neaizmirsīs. Tā bija, nu, jā, caur asarām un radīta kūka, nu, kur, man liekas, tas bija neaizmirstams pasākums. Tad liekam šeit skaisti, mums ir gatavi. Mēs jau viņus atdzesējām, tātad izņemam no cepeškas un obligāti atdzesējam pirms dekorēšanas. Jā, savādāk krēms Izkūst, jā. protams. Tas ir laikam viena no biežākajām kļūdām, ja, piemēram, izcep kūku un grib ātri viņu sagatavot. Tā, bērniņi, tagad mums ir šāda lieta. Sākumā krēmiņš. Nu, es spiedīšu krēmiņu un Leonards liksi cukura dekoriņus, ja, bērniņi? Es pirmo reizi šo daru, man liekas, jo parasti, ko es daru mājās, ielieku kaut kādā ne šādā maisā, kaut kādā citā maisā. Es arī varu dekorēt. Nogriežu galiņu, mēģinu, un tad man viss tur sastūrina. Pagaidi vēl par ātru. Tagad nodara viss, kas redzēts TikTokā un Instagram. Un seit. Pasties! Cik skaisti! Viņi izskatās tā kā tiešām Ziemassvētku cepurītes. Pagaid, Zeķī, tev jādekorē tur, kur ir tas krēmiņš, jā? Nu, katrā ziņā te jau arī var baigi visādi izdomāt. Var tā, un tur sējiņas zīmēt un visu kaut ko, vai ne? Pārsliņas, dzērvenītes, mēs tur varam saskatīt egļus, kūjiņas. Nu, un tagad lielā mutē. Nu kā ir? Ir garšīgs. Mam. Nu, dod man arī nogaršot. Pārāk labi. Uz kļaukšīs. Pārāk labi. Šo recepti un arī visas pārējās, ko mēs gatavojam, meklējiet bērnības receptes.lv. Un priecīgs svētkus! Čau!